es atceros to, ka man tas pirmais moments Dallasā, es baidījos vispār iet ārā. Man likās, es tagad nemācēšu tur izteikties, kā man tagad angļu valodā runāt un kā man tur tagad iepazīties ar jauniem cilvēkiem un tā tālāk. Bet tad, kad es tā vairāk sajūtos drošāk tur un vairāk nedomāju par to, ka mani nesapratīs vai tam līdzīgi, tad jā, vispār tas ir nenormāli forši, ka tu vari citā pasaules malā veidot attiecības un iepazīt cilvēkus. Viņiem var melot. Viņiem nav ne jausmas, kas ir tava iepriekšējā dzīve, vai tā, tur jāš no sevi kaut ko pilnīgi jaunu izdomāt. Esiet sveicināti podkāsta Meidīt 2. epizodē. Mēs esam tikuši tik tālu, jau 2 epizodes, jau 2. tiek ierakstīta, jau 1 aiz muguras. Jā, šajā epizodē man ir arī kāds ļoti īpašs viesis, kurš arī gluži līdzīgi kā iepriekšējais ir iedvesmojis mani šim te podkāstam, bet pirms tam es vēlos pateikt lielu paldies restorānam Nomad, kur telpās mēs atrodamies, un arī podkāsta sponsoram Playtech. Meidīt podkāsta 2. epizodes viesis man blakus apburošā Laura Vīzlā. Čau, Laura! Čau! Jā, es nezinu, kā tev pieteikt, jo atšķirībā no Terēzes, kuru es satiku pirmo reizi tieši uz podkāstu ierakstu, tevi es zinu jau tā kā diezgan sen. Zinu es tevi ļoti sen, bet tā pazīstams mēs esam varbūt ne tik sen, bet arī kādu laiku. Sākot jau no tā, kad mēs bijām bezmaz paralēlās skolās, kad tu mācies tur Juglā un es teikā līdz tur vēlākiem darbiem un tusiņiem, un tad tagad mēs arī esam tā kā vienas industrijas pārstāvis, varētu teikt, bet es domāju, līdz tam mēs vēl tiksim un visu tavu dzīves stāstu mēs dzirdēsim. Mans pirmais jautājums ir, kāpēc tev nav bijis podkāsts, tāda runāšanas intervija? Jā, tas nav man tik vienkārši. Es vēl sevi tajā meklēju. Vēl mācos un lien ārā no savas kūniņas, lai sāktu runāt ar visiem jums. Tu kautrējies? Es kautrējos un es laikam uztraucos pārāk daudz. Un par ko tu uztraucies? Es godīgi nezinu, bet man ir lietiņas, ar ko, pie kā man ir pie sevis jānonāk, lai es justos brīvi un droši. Jā, man liekas, tas arī nāk vairāk tā no pieredzes, jo vairāk tu runājies, jo vairāk tu saproti, ka viss ir kārtībā, un īpaši man, kā cilvēkam, kurš reizēm ir pateicis nepareizās lietas un dabūjis par to trūkties, tā kā pēc tam viss ir ok tāpat. Un es nezinu, vai tavā gadījumā tu vienkārši uztraucies par to, ka tu nofeilos vai ka tevi cancelos par kaut ko, bet es domāju, tā cancel kultūra arī ir tāda, viņa baigi nav, ja tu neļauj sevi cancelot un neļauj tām lietām sevi ietekmēt, tad tev nav par ko uztraukties. Es domāju, tev vispār nav par ko uztraukties. Jā, es iedvesmojos no tevis, tas tiešām, tā, ka tu nebaidies pateikt kaut ko nepareizi, jo ja tu saki no sevis, tad es nezinu, ko tur baigi nepareizi var pateikt, ja tas ir kaut kāds tavs tur viedoklis vai kaut kā tam līdzīgi. Jā. Bet jā, es domāju, tas nāk viss ar pieredzi. Es iedvesmojos no tevis, kā es teicu, ka šis podcasts arī tai pašā restorānā Nomad mēs pirms kādiem pāris mēnešiem sēdējām, vakariņojām, un es vēl teicu, jā, būtu forši būt tāds podcasts, es gribētu, lai tu nāc ciemos, vai tu nāktu, ja man būtu. Jā. Un tad, es neesmu bijusi, bet labi, es atnāku, ja mēs tādu dienu pienāku, tiešām mēs te sēžam, un tas notiek, man ir milzīgs prieks. Gribēju iesildošo jautājumu pajautāt, kā pavadīja jauno gadu? Bija ļoti forši. Mēs ar draugiem bijām restorānā, mums bija ļoti skaists vakariņas, un tad mēs aizgājām uz cirku. Tur, kur man liekas, tu biji tur, tu man teici arī. Jā, es nevienu nesatiku. Es pēc tam skatījos stories, un es redzēju, ka ļoti daudz cilvēkam es sakoju, bija tur, un es nevienu nesatiku, jo es vienkārši stāvēju vienā vietā. Bet jā, bija ļoti jautri, bija ļoti forši, un man bija prieks būt mājās jaunajā gadā ar draugiem, un jā, bija forši.
Es pieminēju jauno gadu, tāpēc, ka šodien ir 2. janvāris, un mēs vakar ar Lauru runājam par to, ka cerams, ka rītdien būs jau tā, ka galva strādā, jo... Nē, jau vakardien viņa vēl nestrādā. Vakar man arī bija mazliet aizdomas par to, kā tad būs nākamajā dienā pēc jaunā gada tagad rakstīt, vai vispār mēle raisīsies, vai domas kopā saslēgsies un varēs izveidot kādu sakarīgu teikumu. Es arī biju cirkā pirmo reizi, cirkū, uz jauno gadu. Es nebiju ļoti priecīga. Es biju laikam gaidījis kaut ko mazliet citu. Jā. Un es arī tevi nesatiku, tāpēc, ka tu gan jau tur biji augšā. Es biju aizmirsusi, ka ir tāds vispār VIP. Parasto biļetīti nopirka, aizgāju patusējos un sapratu, ka visi grūstās. Visi meitenes, kas nāk pie manis runāties, sūdzās, ka viņas ir aplējušās, apgūstītas, salaistītas. Jā, es skatījos no augšā. Kā tur bija? Tur bija mazliet vairāk vietas, bet nebija kur sēdēt. Pēc tam mums atnesa vienu krēslu, un mēs mēģinājām mainīties, kurai sāp vairāk kājas. Kaut kāda spēle tāda bija, ne? Kad skrien ap krēslu, un tad viens apsēžās, neatceros gan kā to sauc. Labi, tad iepazīsimies ar tevi. Sāksim no, es domāju, paša sākuma. Es tev palūkšu pastāst par savu bērnību, par savu ģimeni, par tām savām, to pirmo apzināšanās vecumu, kad tu tā kā sajūti sevi kā cilvēciņu. Kurienes tu nāc? Es esmu no Juglas. Es esmu vienīgais bērns. Man nav neviena brāļa māsas. Un, es esmu no Juglas, mācījos sākumā Mežcēm pamatskolā. Tad sāku arī tajā laikā no 1. klases iet muzikas skolā. Un es uzreiz sāku runāt par skolām, nezinu kāpēc. Bet man visa mana dzīvība sākās Juglā. Es bieži domāju par to, ka es esmu ļoti priecīga, ka es nāku no turienes, jo es dzīvoju pie Vēlnezera, tie, kas zina. Un es dzīvoju pie dabas ļoti daudz, tas tā kā ir Rīgā, bet... Tāpat es ļoti daudz meži blakus un ezeri un visas vasaras pavadīju peldoties un ziemas slidojot. Tas man tāds mans dzīves sākums, viss bija Juglā. Un tev ģimenē, tad sanāk tas vienīgais bērns, tev ir tētis un mamma. Jā. Kā tu raksturot savu mammu, kā savu tēti, kam tu esi līdzīgāk? Es īsti, ja godīgi, es nezinu. Man mamma ir frizieri jau 30 gadus, man liekas. Augot tētis man bija motosportists. Tāpēc ļoti daudz savu bērnību atceros biķernieku trasē vai arī braucot kaut kur uz Lietuvu, Igauniju, uz sacensībām. Motosportists, jā, tas ir tā kā... Kuri moči mašīnas? Moči. Jā. Es nezinu īsti, kā to sportu sauc, bet tie laikam ir šoseis moči. Es visvairāk nezinu. Jā, bet tas man vienmēr likās baigi forši, ka man tētis ir motosportists. Un, kā mēs esam vairāk līdzīga. Gan jau ir lietas gan no mammas, gan no tēta. Un tad no kurienes tev nāk tā tev tik raksturīgā, un katru reizi, kas tev satiek, man liekas, es to pieminu, tev ir tāda grācija kā cilvēkam. Es tev esmu teikusi, ka man liekas, tu esi tāda Latvijas princese reāli. Jo tev ir tāda grācija, laipnība, manieres un smaids un tāda, tiešām tāda aristokrātiska, tāda gaita un viss ap tevi ir tāds, no kurienes tev tas nāk. Jo Juglā visas meitenes tāds nav. Es tev pieminēšu. Meitene no Juglas. Es godīgi nezinu. Tiešām. Tu esi man pirmais cilvēks, kas man to tā pateica, tāpēc es par to tā neesmu aizdomājusies. Es nezinu, varbūt tas, ka man ļoti patīk princese Diana. Es jau, kad biju maziņa, mājās mammai uzdāvināja grāmatu par princesi Dianu. Tad sauciņu šķirstīja, varbūt tas kaut kā sajiet kopā ar to. Bet tas nāk speciāli? Nē, ja godīgi. Lai tāda pieklājība ieturēt. Jā, ja godīgi, es nezinu. Es saku, es toreiz biju pārsteigta, ka tu man tā pateici. Tā vienkārši es tāda esmu. Jā, es domāju, ka visi to ir pamanījuši, varbūt nav ielikuši vārdos, jo tā ir Laura. Laura ir Laura, tā kā Laura
Man liekas, jā, Laurai tāda piemīt tāds. Paldies. Grācija. Es cenšos vienmēr būt vienkārši patīkama un laipna un laba pret citiem. Es vienkārši uzskatu, ka man patīk, ja tādi cilvēki ir pret mani. Jā. Tad es vienkārši cenšos būt labs cilvēks. Vai tu esi people pleaser? Jā. Jā, es ar to strādāju. Un, es domāju, ka kaut kāda burvība tajā ir. Un, bet tam ir jābūt tā, lai tas ir veselīgi pašam pret sevi. Jā. Bet tev liekas, ka tev tas ir veselīgi, vai tev liekas, ka tev tas ir pa daudz? Man liekas, ka man tas ir pa daudz. Bet ir labāk jau. Terapija palīdz. Terapija. Cik ilgi tu esi terapijā? Cik ilgi es esmu? Man liekas, 2. gads man iet. Un tu ej katru nedēļu? Nē, es eju tad, kad var tikt, jo pieprasījums ir liels. Tu ej pie kāda pieprasītā terapeitiem. Jā. Viņš specializējas tā kā viņš tā kā slavenība frizieris, slavenība terapeits? Nē, man liekas, ka nē. Kaut kā vienkārši tā sanāca. Jā, jo godīgi es nezinu. Es jau godīgi nezinu, kas iet pie viņas. Nu jā, viņi nedrīkst teikt. Jo es, piemēram, arī nogāju 1,5 vai 2 gadus visu laiku, tā kā reiz nedēļā, un pēc tam reiz 2 nedēļās. Un tad es sapratu, ka tas smagums ir pārāk liels, nekā viņš ir vērts jau tajā mirklī, jo, ja sākumā es jūtu no terapijas riktīgi lielu izaugsmi un progresu un sevis apzināšanos un visas šīs jaunās durvis un atklāsmes par sevi, kas tiek atvērtas, tad pēdējo pusgadu es jau jūtu, ka eju ar smagumu, jo tagad atkal ir kaut kas jāvelk no sevis, jāšķetina, un man jau bija tāds nogurums no tā. Bet varbūt tas tāpēc, ja iet regulāri, tu saki, tu ej tad, kad var tikt, jā? Tas ir interesanti, ka tev tā ir. Jā, es eju tad, kad es varu tikt, tas pārsvarā, ja sanāk, ja es pierakstos laicīgi, tad es varu arī tikt reizi nedēļā. Bet man nav bijusi tāda sajūta. Es eju, man tā kā patīk iet. Man patīk. Tagad es esmu vienkārši nonākusi laikam savā tādā dzīves ceļā, ka man patīk sev palīdzēt un maksimāli daudz tā kā virzīt sevi uz priekšu. Un tā laikam tā iešana dziļāk kaut kur sevī, kaut kur bērnībā un meklēties un saprast, kāpēc lietas notiek tā, kā viņas notiek. Tas man laikam vairāk liekas interesanti nekā smagi. Bet es ceru, ka tu atradīsi arī sev to, lai tev tas nav tāds smagums. Tad, kad būs laiks. Tagad es jūtos tik priecīgi un laimīgi tur, kur es esmu tikusi jau ar to terapiju. Un man liekas, ka tad, kad būs laiks, es arī pati jūtīšu, zinu, kad vajag. Nevajag jau arī baigi forsēt. Jā, to vajag darīt tikai tad, ja tev... Es vienmēr esmu domājis par to, ka katram ir savs laiks, un tad, kad tu jūti, ka tev gribas sev palīdzēt, tad tas ir jādara. Bet kamēr tev viss ir ok, un tu vari ar citiem līdzekļiem sev kaut kā palīdzēt, tad viss ir kārtībā. Jā, un atgriežoties pie tava dzīves ceļa, mēs tikām līdz tam, kad tu mācījies Mežciemā, tu mācījies Juglā. Augstskolā tu neaizgājusi? Ne. Okay. Bet tu esi dzīvojis Londonā, vai es biju uzreiz pēc skolas? Jā, es pabeidzu 9. klasi, un es tajā brīdī diezgan ātri jau pabeidzot 9. klasi sapratu to, ka es gribu vidusskolu mācīties tālmācībā. Un es jau diezgan laicīgi mammai to pateicu, viņa no sākuma nebija īpaši priecīga par to ideju. Jo man liekas, tajā laikā tas vispār nebija īpaši saprotams, kā tas ir, ka bērns neies vidusskolā. Jā, tā vispārējie. Kāpēc? Jo es šaubos, ka tev bija bullyings pret tevi skolā. Nē, es vienkārši gribēju strādāt, un es tajā laikā dejoju. Un es sapratu, ka es nevarētu apvienot visu. Es gribēju pelnīt pats savu naudiņu. No kā es vispār uzzināju par tālmācību? Es neatceros. Bet jā, un es izdomāju diezgan laicīgi, ka es gribēju tālmācībā. Un jā, tā arī. Un vecāki atļauj, sākot ar 10. klasi, iet tālmācībā. Jā. Tad tu aizbrauc uz Londonu? Londonu, jā. Tad es padzīvoju Latvijā, tad pastrādāju, padejoju. Jā, un tad radās iespēja dzīvot Londonā. Un es atceros to dienu, kad es ar māmu apsēdināju uz gultas malas. Un es tiešām biju pārliecināta, ka viņai, ka neļaus man, sēd 10. klasē kādu Londonu.
Es paprasīju mammai, un mamma reāli piekrita. Viņa man klausījās, es atceros to, ka viņa bija noraizējusies, bet viņa pateica, jā, ok. Pamēģini. Es atceros, ka viņš šo stāstīja. Tā dziesma, es viņu nepareizi pateikšu. Ja iedužits bija tā, jā. Tu apsēdini savu mammu 9. klasē, 16 gadu tev. Bija reāli tā dziesma, arī klausījos, tur man bija vesela ballīte, atvadīšanās, visi tur 20 draugi bija sanākuši ciemos, tā kā es uz mūžību brauktu projām, es pēc 3 mēnešiem biju atpakaļ. Jā, viņam rauda. 3 mēneši, ja? Visi raudāja, tā, atvad ballīti. Tiešām, tas bija tik dramatiski, tas, kā mēs lidostā, tur visi, zini, es eju pa to te, uz to security, to tā, un viss stāv un rauda. Bet tāda ir tās pusauģu draudzības. Es to arī atceros par savām pusauģu draudzībām. Es redzu arī tagad savu māsu, cik tas ir, piesātināts, tās sajūtas viņiem ir par saviem draugiem, cik tas ir svarīgi, draugs brauc prom, tu nezini, cik ilgu laiku liekas, kad ārpēc uz visu mūžu jau nekad tā nav bijis. Jā. Bet uz 3 mēnešiem, jā. Es aizbraucu uz 3 mēnešiem, tad es atbraucu atpakaļ. Es, man liekas, kaut kādu brīdi biju Latvijā, un tad es atkal uz 3 mēnešiem aizlidoju. Kaut kā tā man bija, tā kā kopumā es Londonā dzīvoju kaut kādus 6 mēnešus. Un tur tu strādāji? Jā, es tur strādāju. Ko tu strādāji? Es strādāju, tas var būt smieklīgi, es reāli atceros to, ka es sataisīju, uzrakstīju savu CV angļu valodā. Un es arī par to, ka tu esi nomācījusies skolā un dejojusi. Jā, ko es tur vēl vispār biju ierakstījis? Es tagad mēģinu vispār to atcerēties pa laikiem, ko es kur darīju. Jo tad es jau biju strādājis. Es strādāju Skajā, pirms es aizbraucu uz Londonu. Skajā? Es strādāju Skajā. Ko darīji Skajā? Strādāju kulinārijā. Kulinārijā pakoja salātiņus? Nē, es biju virtuves palīgs. Bet es tur īstenībā daudz kaut ko darīju. To, ko es nedrīkstēju darīt. Neapcietiniet mani. Bet es gatavoju cepu pankūkas. Kā saka, lētais darba spēks, jā? Jā, īstenībā. Jā, es nedrīkstēju strādāt pilnas slodzes. Bet jā, es kaut ko tur iemācījos. Man liekas, visādas manas kulinārijas prasmes iemācījos tur īstenībā. Un jā, es jau biju strādājusi kaut kur es jau biju strādājusi. Un jā, tad es to CV sataisīju, steigāju Londonā, un es reāli tā kā visur, kur es varēju ieiet blakus mājām, es vienkārši gāju iekšā kaut kādās pizzērijās, nezinu, kaut kādos tur, pārsvarā es gāju kaut kādās kafejnīcās vai restorānos. Un devi viņiem rokās jā, devu vienkārši CV, jā. Un tad es sāku strādāt tur, kur restorānā, kas bija blakus manām mājām. Un, jā, par viesmīli? Jā, tas bija interesants darbs. Viesmīļu darbs gadījumā nav grūtākais darbs pasaulē. Viņš ir grūts, jā. Tas jā, reāli ir grūti. Jo vispār tajā restorānā, es nezinu, es, ja godīgi, joprojām nesaprotu, kā viņiem tur tas, kāpēc. Jo tur vispār bija cilvēki, kas strādā, bet tur tas grafiks bija 6 dienas strādā un 1 diena brīva tikai. Pa 10 stundām. Un es atceros to, ka man bija tāds, ok, labi, tas tagad ir mans darbs, ok, labi, es strādāšu tik, cik ir šeit jāstrādā. Un tas bija tik grūti, jo tu visu dienu esi uz kājām, un tu skraidi un nesā šķīvjus un pieņem pasūtījumus. Un es atceros to, ka man bija tā 1 diena brīva, un ko tu pa 1 dienu var vispār saprast. Tur mēģināju vispār izgulēties un, es nezinu, drēbes izmazgāt un saprast vispār, kur es atrodos. Bet tu joprojām esi nepilngadīga šajā laikā? Jā, man tajā brīdī ir 17. Un jā, es atceros, tā bija arī pirmā darba vieta, kur es strādāju, saņemot atalgojumu pa nedēļām. Londonā tas ir diezgan tur tā, viņiem bieži notiekās. Un es atceros, es nedēļā strādāju tās 10 stundas dienā ar 1 brīvdienu, un nedēļā man bija alga 220 paundi. Un man liekas, kaut kas tāds, man liekas, ka tā bija. Jā. Tā nav arī sliktākā alga priekš nepilngadnieku. Jā, reāli. Viņa labāk nekā Skaiņā. Jā, Skajā es tik, man liekas, mēnesi saņēmu. Bet jā, tāpēc man likās, wow, un es reāli gribēju, braukt uz veikalu un tagad to savu lielo naudu tērēt. Bet man nebija laika, man bija tikai, jā. Ja man bija tikai 1 brīvdiena, un es nevarēju paspēt iztērēt to naudu, ko es tur nopelnīju. Bet jā, jebkurā gadījumā tā bija tāda pirmā pieredze strādāt vispār citā valstī, citi cilvēki, citas kultūras, citu valodu. Tas bija vienīgais darbs tev Londonā? Nē, es neatceros, cik ilgi es tur nostrādāju, bet baigi ilgi es tur nenostrādāju, jo es, man liekas, nevarēju vairāk izturēt ar 1 brīvdienu nedēļā. Jā. Un tad es sāku strādāt JD Sports. Tas ir tā kā
Nu, tie, kas zina, tas ir Sporta veikals. Tur bija forši. Tur man patika. Tur varēja uz kases vismaz var uzlikt elkoņus, un tad nav tik liels svars uz kājām, jā, tur visu dienu, ne? Es nestrādāju pie kases, man liekas, tur bija jābūt bišķiņ vairāk kaut kādām iemaņām. Es sāku strādāt ap Ziemassvētku laiku, un es biju kaut kāds tas Kristmas tur promo? Nē, nu tā kā uz to laiku, kad viņiem ir lielāks pieprasījums, viņi tā kā pieņēma darbā vairāk cilvēku. Skaidrs, jā. Un es joprojām nebiju pilngadīga, tāpēc tur arī kaut kā. Un jā, tad es vienkārši biju darbinieks veikalā zālē. Un kā tu sajūti sevi Londonā, kā tev patīk Londona? Jo personīgi man nav īsti neviena cita vieta, kur man laikam nepatīk. Es aizbraucu uz Londonu, man katru reizi man ir kaut kāds panic attacks. Katru reizi, kad es esmu bijusi Londonā, man kaut kas tā kā veselība vai stress, vai tu nevari sevi sajust, bet tā esmu es, kā ar tev. Jā. Man tur bija interesanti tas, ka par cik es atbraucu uz turieni uzreiz meklēju, kur strādāt un sāku strādāt. Man nebija īpaši laika tur iepazīt to apkārtni, skatīties, kas tur vispār notiek, vai, nezinu. Tā dzīve man tur tāda no sākuma. Jā, un tad es īsti nepazinu to Londonu. Es atceros vienīgais to pirmo brīdi, kad es aizbraucu ar metro līdz Big Benam. Un es izkāpu ārā no metrostacijā, gāju augšā pa trepēm, tā kā no pazemes, un pirmo reizi ieraudzīju Big Ben. Tas man bija tāds, wow, tu zini, ka tas ir tāds viens no tādiem lielākajiem apskats objektiem tur. Bet jā, es to Londonu īsti nesapratu un nepazinu. Es viņu iepazinu mazliet vairāk, tad man palika 18 gadi, man ģimene atbrauc ciemos. Un man opīts ir liels ceļotājs, un viņš pats ir bijis, man liekas, jau vairākas reizes bija bijis Londonā, un tad viņš mūs visus izvadāja pa Londonu kā turistus, un es pirmo reizi biju turists Londonā, jo es tur vienkārši dzīvoju un strādāju, un es nekur nebraucu un neko neredzēju. Un tad es atceros, ka es tā staigāju, un tāds, wow, te īstenībā ir tik forši, te ir tik skaisti. Nu tā, man Londona tā kā dzīvot un strādāt tur man arī nepatika. Es atceros, ka man bija bailīgi būt vienai, jo dzīvojot Latvijā mums nav tik daudz cilvēku šeit. Un es atceros, man tā sajūta bija tāda, iet pa ielu, ka tev nāk tik daudz cilvēku pretī, vai kad es biju uz Oxford Street, kad tur ir tik daudz cilvēku, un tu to Latvijā vienkārši nepiedzīvo. Un tas man bija pirmais tāds kultūras šoks, un tik daudz dažādi cilvēki, un visi runās savā valodā, un tas bija tik jocīgi. Un jā, tā bija tāda liela atšķirība. Es neteiktu, ka man baigi arī patika tur dzīvot. Un tad tu atgriezies Latvijā. Jā, es atgriezos Latvijā. Un Latvijā, ko tu darīji? Tad sanāk, tev jau ir 18 gadi, jā? Jā, es sāku strādāt kazino. Runājot par kazino, man liekas, ka mēs arī kopā esam strādājuši kazino. Mēs esam kopā strādājuši kazino pat vienā komandā, pie vieniem galdiem, zem viena menedžera. Vienās kleitās, un tu uzbrauc uz vieniem komandējumiem, es otriem komandējumiem, atkal kādas tā kā paralēlas. Un tu esi viens no retiem cilvēkiem arī interesantā kārtā, kurš atskatās uz šo laiku. Es nezinu, vai ratiem cilvēkiem, bet es vienmēr dzirdu, kā tevi atminamies to ar prieku un ar pozitīvām sajūtām. Un tā kā ar, wow, ka bija forši, bija tik forši tur strādāt, un viss bija tik forši. Kāpēc tev šķiet, ka mēs esam tādi cilvēki, kas atcerās to ar prieku? Jā, tas ir labs jautājums, jo es arī bieži, tad, kad es tādā fanātismā runāju par to darba vietu, citi cilvēki, kas tur ir strādājuši, ir tādi, kas tā nopietni, kāpēc viņi ir tik priecīgi par to. Bet es nezinu, tā bija man pēdējā darba vieta tieši Playtekā, kur es strādāju. Man ir tikai labas atmiņas, tāpēc es nezinu, tur ir tik jautri. Tur reāli ir tik jautri, ja tu tiec strādāt tiešām, ja tu sev pierādi. Un es esmu dzirdējis, ka tu runā par to, ka tas ir, tu ej uz darbu, tev vienmēr ir jāizskatās smuki, tev ir vienkārši jābūt labā garstāvoklī, mikrofons rokās un vienkārši jāvada spēles. Tas prasa daudz enerģiju, bet kaut kā tu pats arī sev notici reizēm, kad tēlo to laimi un prieku un tā. Kā jau jebkurā cilvēka apkalpošanas sfērā, tev ir jābūt laipnam, bet tur kā izklaidētājiem, es nezinu, es personīgi jūtos, ka es tik daudz varēju
iemācīties ar to, iemācīties sevi, savus limitus, kas man patīk, kas man nepatīk, uzlabot sevi. Okay, šis vēl nav sponsors segments, mēs šobrīd vienkārši runājam par savu pieredzi, bet man tiešām ir interesanti, ka tu arī to atceries ar prieku. Un, man liekas, kāpēc? Vai tas tiešām ir tā, ka mēs vienkārši esam cilvēki, kas atrod visur labāko, ko izvilkt no tā ārā? Vai... Varbūt, jā, es nezinu, man ļoti patika tā sajūta, ka novērtē manu darbu. Un es to, varbūt man ir bijušas darba vietas, kuras to nesajūtu. Un kuras reāli domāju, es jau tā, un es šito mēnesi jau tiešām centos un skatījos, kā tur kolēģi strādā. Es tagad runāju par citu darba vietu. Un es centos darīt tik, tā, lai man arī sanāk, un man nenovērtē, un man, es nezinu, nesamaksā to bonusu, tad, kad man likās, ka es reāli esmu viņu pelnījusi. Bet strādājot Aerolaivā, man reāli es atceros, ka es biju es pati, strādāju, darīju, un man vienkārši pasauc uz ofisu un pasaka, mēs jums šomēnes samaksāsim, tu šomēnes esi pelnījusi bonus, jo mums ļoti patīk tavs performance, un tā, tik forši. Reāli tā, es tiešām to vienu dienu to atceros, ka es vispār negaidīju, Gan jau ar bailēm gāju uz ofisu. Jā, tāpēc, es tev pasaku, ka, Laura, tev jābūt augšā, tur un tur. Bieži nav jābūt augšā. Jā, tāpēc, man liekas, tas tā. Tieši par to, ka tu reāli novērtē manu darbu, un tas man ir visvairāk iespēdies atmiņā, kāpēc es arī tiešām to ar tādām ļoti patīkamām emocijām atceros. Un cik gadus tu nostrādāji? Aerolaivā 3 gadus, man liekas. Bet kopā, kā zinām? Kaut 4? 5, man liekas, jā. Arī 5? Jā, man liekas, jā. Wow! Jā. Bet jāpaskatās īstenībā, jo tagad man arī tā nopietni. Jā, bet wow! Jo es arī 5, bet es laiku vienā vietā, vai bišķi vairāk 5,5 vai kas tur bija. Bet man bija ļoti interesanti tas, ka es atnācu uz kazino, vispār nezinot, ko es šeit daru, kā svaigs gurķis. Man nav nekādas pašapziņas. Es neticu vispār, ka es esmu uz kaut ko spējīgi vairāk nekā mans blakus sēdētājs vai otrā pusē sēdētājs. Un tieši caur to darba vietu es tik daudz iemācījos par savām prasmēm. Un man sāka aicināt uz fotosesijām. Es sāku domāt, es vēl smuka esmu, jo es iepriekš nedomāju tā. Man bija tāds, wow! Un tas bija tas, kad man vajadzēja, lai citi cilvēki no šīs darba vietas pamana manī to, ko es par sevi nezināju, pasaka man, un tagad es viņam noticēju. Un pēc tam pēc tā visu es tagad zinu, es esmu smuka meitene. Es zinu. Ko? Bet jā, pirms tam nē. Labi, lai iet. Jāpasakās paldies šīs epizodes sponsoram, kur gadījies, kur ne sponsors ir uzņēmums Playtech Live, jeb šis pats Aerolive, par ko mēs tikko runājām. Tā bija mana, es teiktu, tāda pirmā īstā vienīgā darba vieta pirms influencēšanas 5 gadus, un tur es diezgan daudz sevi atradu un daudz iemācījos, un ne tikai kā sevi kopt, bet kā sevi prezentēt, kā pozēt, kā stāvēt un kā izklaidēt cilvēkus, un viss tas hostings, vai ne, uzņemšana, sarunu virzīšana, visas šīs prasmes, kas man tagad nodara ļoti daudz ikdienā, strādājot ar kamerām un sociālajiem tīkliem un vadot podkāstu. Es diezgan daudz no tā iemācījos tieši tur. Tā ir darba vieta, kur tu vari iet bez iepriekšējas darba pieredzes, bez izglītības, saņemt konkurētspējīgu atalgojumu. Tā ir darba vieta priekš dažādiem cilvēkiem, nevis vienkārši priekš klauniem, kā es, vai priekš skaistām meitenēm. Tas ir priekš arī vīriešiem, priekš dažādiem cilvēkiem ar dažādām valodu prasmēm. Ja tu esi klusāks, tev atradīs kādu vietiņu, kur tu vari klusumā strādāt, kur tev nav jātaisa šovs. Ja tu esi tāds cilvēks, kas jūt, ka viņš grib izklaidēties un piedurties un taisīt šovu, tev atradīs vietu, kur tu vari izmantot savu talantu. Tāpēc tas ir baigi forši, ka tas tirgus ir tik liels un ir tik daudz
dažādi lauciņi, ko noklāt. Darba vieta ir Vecrīgā, Rīgas sirdī ar skatu uz Daugavu, un podkāstā aprakstā šeit pat YouTube ir links, uz kuru tu vari uzspiest, papētīt mājaslapu, iesūtīt savu CV un aiziet uz interviju. Nāk arī dažādi benefiti, ja tu tur strādā, piemēram, veselības apdrošināšana, tādas kā laimīgās stundas vai nelaimīgās maiņas, kad var saņemt dažādus gardumus, kad darbs tev pārsteidz tur ar picām vai kaut kādām citām pusdienām un kompānijas pasākumi un, protams, jauni draugi. Liels paldies Playtech Live, ka sponsorējāt arī šo te otro Made It epizodi. Un, jā, es tiešām runāju no sirds par šo, jo es runāju tiešām no pieredzes. Tas nav vienkārši produkts, kas man ir iedots, kuru es noreklamēšu, tāpēc, ka man maksā, bet tas tiešām nāk man no sirds. Atgriežamies pie sarunas. Ciemos fantastiskā Laura Vīzla. Un laikam esam tikuši klāt līdz Amerikai. Par dzīvi Amerikā ļoti daudz latviešu sapņo, ļoti daudz ir domājuši, kā tas būtu. Ir grūti uzdrīkstēties, aizbraukt, uzticēties, bla, bla, bla. Bet tev šāda iespēja bija dzīvot Amerikā, tad es vēlos no tevis dzirdēt, kā tu sevi sajūti tur. Atgādini, varbūt, kurās pilsētās tu dzīvoji. Un kas tev tur visvairāk patika, nepatika, expectations versus reality par dzīvi Amerikā? Jā, pirmā pilsēta, kuras dzīvoju, bija Dallasa. Vispār interesanti, jā, es nezināju, ko man sagaidīt no tā. Jo Amerika ir ļoti tiešām tā, cilvēciņam no Latvijas liekas tik tālu un tik nereāli vispār. Kad tu domā, uz kurien es gribētu aizceļot, tad man reāli personīgi nebija tā, ka man gribējās aizceļot uz Ameriku, jo man likās, ka tas jau ir nereāli, tas jau ir paigi tālu. Uz Poliju vēl var būt, bet uz Ameriku. Bet jā, tur reāli es vienmēr domāju par to, ka gan tiešā, gan pārnestā nozīmē, tur tiešām viss ir ļoti, ļoti liels, un tur viss ir lielāks nekā tas ir pie mums. Visas ielas, visas ēkas, viss ir ļoti liels un skaļš, un tā pirmā pieredze bija tāda, jā, ka man likās, wow. Pirmkārt, es atceros, ka es nebiju pirmkārt redzējusi tik augstas. Nē, Londonā īstenībā arī bija augstas mājas. Bet Dallasā kaut kā tur tā, es nezinu, staigāju apkārt un skatījos. Bet cits dzīves posms bija Londonā, tu skatījies uz zemi un gājies darbu visu laiku, zini. Iespējams, jā. Skatījos, lai neuzskrēja kādam cilvēkam virsū. Bet jā, no sākuma Dallasā forši tur. Dallasa man patika. Tur silti, saulīti spīd. Daudz saulīti. Tas Texas. Jā. Texas ir tāda tā kā kauboja viss un tāda jīhā vai pilnīgi nē. Tu biji redzēji to Texas? Kaut kur es vienreiz biju kaut kādā vienā. Viņiem ir restorāns, kas bija, kas jā. Es tur iepazīju, man no Dallas ir, es joprojām uzturu kontaktu, mana trenere un arī draudzene. Un viņi ir viņi ir no Teksasas pati, un viņi runā ar to akcentu bišķiņu, un viņa vīrs arī, un tad viņa man daudz vispār, viņa arī tāda, kas bieži nesā kauboju zābakus, un viņi ir Dallas Cowboys fāne tur no bērnības, un tā ir amerikāņu futbola komanda. Ok, paldies. Jā, un, jā, man arī patīk Dallas Cowboyi. Jā, un jā, tā kaut kā, tur bija forši, tur man patikās. Tālāk? Pēc tam tālāk ir Vašingtona. Un tas ir interesanti, jā, ka tā arī ir pilnīgi cita. Tu esi kā vienā valstī, bet katrā pilsētā, katrā štatā tur ir, tu jūties kaut kā. Dallas un Vašingtona ir tālu viena no otras, bet Vašingtonā pat klimats ir cits, vai? Jā, Vašingtona ir līdzīgāk kā mums tuvāk tur Ņujorkai tie, kas zina, tad ir ziemā augsti un vasarā silti. Jo Dallasā es februārī varēju sauļoties. Ok. Jā. Vot. Un tur arī bija forši. Man patīk tas, ka Amerikā tiešām tu vari ceļot pa... tu vari aizlidot uz LA un aizlidot uz Ņujorku, un tās ir pilnīgi dažādas pasaules. Bet tu joprojām esi vienā valstī. Un to es nebiju tā piedzīvojusi. Un mums Latvijā aizbraucot Rīgu vai Liepāju, pārsvarā ir tas pats. Jā. Kā tev bija ar
pilsētvidi? Kā tev likās, vai tu jūties droši uz ielas, sastrēgumi, kas ir tās lietas, kas ir jāņem vērā ikdienā, ko mēs nedomājam Latvijā, kad dzīvo Amerikā? Es atceros, ka tas bija īstenībā kaut kas, ko es reāli cilvēciņš no Latvijas, es nepadomāju par to. Es Dallasā, par cik es biju tikko atbraukusi uz Ameriku, man tur nebija īsti draugi, es biju daudz viena pati, bet man gribējās iet ārā, un man gribējās staigāties, un man gribējās dzīvot to dzīvi. Es izgāju ārā un domāju, iešu pastaigāties pa pilsētu. Jo mēs, Eiropieši, vispār esam ļoti, manuprāt, pieraduši staigāt apkārt un vienkārši pastaigāties visur, var aiziet ar kājām, un viss tas ir pilnīgi normāli. Bet Dallasa tieši pati nav vispār veidot priekš cilvēkiem, lai staigātos. Tur ir, par cik viņiem vasarās ir ļoti, ļoti karsti. Viņi pārsvarā pārvietojas tikai ar mašīnām, un viņiem pat nav īpaši trotuāri, kur iet. Un es to nezināju. Un es tagad eju viena pati, priecīgi staigājos. Es nezinu, uz kurienes eju. Es dzīvoju uptownā, es ar kājām eju uz downtownu, un kaut kur es tur staigājos. Un tad vienā brīdī es saprotu to, ka es esmu kaut kādas mājas apkārt, tur īsti nav kur iet, bet es kaut kur vienkārši gribu pastaigāties, gribu pastīties to pilsētu. Un tad man kaut kā tā vienā brīdī ieslēdzās tas, ka es esmu viena pati. Es esmu ieslēgusi sev Google Maps un kaut kur es dodos, bet es te nevienu nezinu. Es nezinu, vai šis ir drošs rajons. Un tad man brauc garām mašīna. Tie, kas zina, varbūt Amerikā ļoti daudz ir tās Mustang mašīnas tādas. Un visi logi melni. Vienkārši loks vaļā, kaut ko man svilpj un runā ar mani. Un es saprotu, ka man laikam ir jādodas mājās, jo šis vairs nav droši. Mājās tu negāji ar kājām, es pieņemu. Nē, es gāju Uber. Nē, es gāju ar kājām. Es nebiju tik tālu no mājām, bet jebkurā gadījumā tad es saprotu, ka labi, es neesmu Latvijā, man ir bišķiņ jāpievērš uzmanību. Viņi laikam iet staigāties vai haikos, vai pa promenādītē, tā kā speciāli dodās, lai iet staigāties. Tas ir nevis izēj no mājas un staigājies, bet dodies uz staigāšanas. Tas ir īstenībā kaut kas, ko arī Dallasā es darīju, lai aizbrauktu. Lai būtu pie dabas, tev bija jābrauc ar mašīnu 20 minūtes no mājām, un tad tu esi pie liela ezera. Un tad es tā kā aizbraucu pie dabas. Bet Latvijā mēs varam, tā kā es teicu, ka es bērnībā dzīvoju pie ezera, kas ir Rīgā. Tu esi pilsētā, bet tu dzīvo pie dabas. Tā bija tāda atšķirība. Un no visas Amerikas, kas bija tava mīļākā vieta, kur tu esi bijusi? Jo tu nevis tikai dzīvojies, bet arī paceļojies apkārt tur Lasvegasā un Holivudā un visu kaut kur. Jā, Vegasā es nebiju nereiz, bet... Kur tu tev tā bilde ir tie zaķīši? Mēs Dallasā. Ok, izstījās pēc Lasvegas. Es vienkārši tā izdomāju, ka tā ir Lasvegas. Normāli. Kur man visvairāk patika? Zini, mēs vienreiz braucām ar draugiem uz Losandželosu, un viņi pēc tam tālāk gribēja braukt uz San Francisco un uz Lasvegasu. Es biju ieplānojis braukt tikai uz Losandželosu, tāpēc man likās, labi, es tur sapakoju savu drēbes, cik man tur pietiks tam visam. Un tad viņi man saka, bet varbūt tu gribi braukt ar mums tālāk uz San Francisco. Tas nav baigi tālu no Losandželos. Un es tā, labi, ja jau es esmu šeit, tad kāpēc ne? Un mēs braucām ar mašīnu, un tas bija, varbūt tas ir tik ļoti tā spilgti iespēdēs atmiņā, jo es negaidīju neko. Es reāli parasti, tad, kad kaut kur braucu, es paskatos, vismaz iegooglēju, paskatos, kas notiek tajā pilsētā, ko tur redzēt, Un es nebiju ne iegooglējis, ne paskatījusies. Es vienkārši no Losandželosas, tagad mēs ar mašīnu brauksim 6 stundas uz San Francisco. Un, tas ceļš pirmkārt jau bija ļoti skaists, jo Kalifornija ļoti, ļoti skaisti. Tiešām kalni, daba. Es to dzīvoju, jo Dallasā nesajūtu. Jā. Tāpēc tur es pilnīgi kaifoju par to, kāds bija ārā pa logu. Un pats pilsēta arī. Jā, un mēs nonākam San Francisco, un es neko negaidu. Es nezināju, kas tur vispār notiek, un tad man bija tāds, wow, tur, tie, kas ir bijuši San Francisco, vai zina, kā tur izskatās, es zinu to, ka manā cilvēku lokā neviens baigi nebija runājis par to, cik tur ir
forši un tā, bet man kaut kā, es nezinu, kāpēc man tik ļoti tur patika, jo tur ir tiešām viss tā pilsēta, viss ir kalnos un ļoti tādos stāvos kalnos. Mēs staigājām ar manuālo grūti. Nē, es vispār nesaprotu, kādā veidā es tieši par to domāju, tāpēc, ka tur tiešām ir bezmazliet 90 grādos, tev jābrauc augšā. Un man liekas, mēs pat braucām kaut kādā taksī. Un tad tiešām tā sajūta, ka tu jau tā guļus vienkārši brauc un viņš tur mēģina. Bet, jā, Amerikā baigi daudz nav manuāls mašīnas, jo godīgi tur viss ar automātu brauc. Bet, jā, tā bija tā spilgtākā man tāda emocija par to pilsētu. Runājot par Amerikā sastaptajiem cilvēkiem, es no tevis esmu dzirdējis tādu frāzi Amerikas draudzenes. Jā. Tu Amerikas draudzenes tā kā neliec vienā kategorijā ar latviešu draudzenēm, kā tu šos cilvēkus, tā kā, kas ir tās atšķirības? Nē, nav tā. Es vienkārši kaut kā laikam nodēvēju viņas tādu, tāpēc, ka tās ir draudzenes Amerikā. bet jā, nē. Es atceros to, ka man tas pirmais moments Dallasā, es baidījos vispār iet ārā. Man likās, kā es tagad nemācēšu tur izteikties, kā man tagad angļu valodā runāt un kā man tur tagad iepazīties ar jauniem cilvēkiem un tā tālāk. Bet tad, kad es tā vairāk sajūtos drošāk tur un vairāk nedomāju par to, ka mani nesapratīs vai tam līdzīgi, tad jā, vispār tas ir nenormāli forši, ka tu vari citā pasaules malā veidot attiecības un iepazīt cilvēkus. Viņiem var melot. Viņiem nav ne jausmas, kas ir tava iepriekšējā dzīve, vai tā, tur vienkārši no sevis kaut ko pilnīgi jaunu izdomāt. Nedomāju, ka tu to darīji, jo, man liekas, neko labāk nevar izdomāt kā patiesību. Bet vispār cilvēki Amerikā un tā tusiņu kultūra, jo man patīk, ka tu esi arī tāds, līdzīgi kā es, cilvēks, kurš ir tāds vairāk straight edge. Nekādas narkotikas, nekādi tusiņi līdz rītam. Es dzirdu, ka cilvēki, kas lieto kokaīnu, es iešu uz otru pusi. Man tāds cilvēks kā draugs pat nevajag. Reāli es esmu tādu. Man liekas, tik atsvaidzinoši no tevis dzirdēt arī to līdzīgo sajūtu par to, kā tev bija Amerikā ar to saskārties. Jā, tur īstenībā cilvēki, kas man bija apkārtnē, bija tādi, tur es teiktu, laikam meitenes, viņām patīk un gribās. Man tieši tās, kas man tur bija, es domāju par meitenēm, ar ko es tur biju. Viņas gribēja tusēties bet es neteiktu, ka viņas bija tādas, kas tur nenormāli tur līdz rītam un tam līdzīgi. Viņiem jau cita kultūra, man liekas, viņi sāk klubu kaut kādos 10, un vienos jau brauc uz afteri, un tad sanāk, ja līdz 4 ir tus, tad tas jau ir tā kā normāli ilgi. Jā, bet es, ja godīgi, es tur tā baigi netusējos. Tur man nav tāda. Tev bija vairāk tā kā veselīgais un vairāk tāda sporta komūna, kas tā kā kopj sevi un savu veselību. Bet tā nav visiem. Esmu dzirdējis arī par sporta komūnām, kur cilvēki arī ārdās un lieto. Es laikam Amerikā jau biju tajā brīdī, kad es pati vairāk, jo es, kad biju jaunāk, tad es arī, protams, tusējos līdz rītam un man tas viss interesē, bet pēc tam vairs nē, un es baigi nepiedalījos arī, ja tur kāds gribēja kaut kur aiziet un ilgāk tusēties. Tas viss interesē, nerunājot par narkotiku lietošanu. Nē, tas vienkārši. Es tagad domāju par tekilas šotiem. Jo meitenēm ļoti gribējās tekilas šotus, un es vienkārši vairs nevarēju. Es vienkārši vairs nevarēju. Tagad tava Inda pēc izvēles ir šampanietis, ne? Bet arī ar to ir trausmīgas paģirs. Jā, tā kā mums toreiz, ka mēs aizgājām skapi pirmo reizi, jā, tas bija paģirs. Vai tev ir plāns atgriezties Amerikā, vai tu gribētu tur dzīvot, vai nē? Dzīvot, es vienmēr esmu domājis par to, ka kamēr tu esi jauns, bez bērniem, tā ir ļoti, ļoti laba vieta, kur iemācīties daudz. Bet dzīvot tā, veidot ģimeni, laikam nē. Es gribētu palikt Eiropā. Patīk Eiropā. Eiropā tev ir kāda vieta, kur tev patīk vairāk kā Latvijā? Man ļoti patīk Latvijā. Es domāju par Latvijas ziemām, kur varētu pavadīt kaut kur ir siltāks, kur saulīta. Jā. Ziemā. Es nezinu, kaut kur Spānijā varbūt.
Tu man reiz stāstīji, ka tev ir tāda viena nepatīkama pieredze iespiedusies atmiņā, kur kāds cilvēks tev no senākas pagātnes teica, ka Laura, tu jau neko citu kā bildi Instagramā uztaisīt nemāki, un ka tev tas kādu laiku sāpēja. Un es tā sēdēju un domāju, tagad tu ar to nodarbojies. Reāli es nezinu cilvēks, kur vēl labāk taisa bildes un liek Instagramā Latvijā nekā tu. Un tā ir profesija, un tev ir darbs ar to. Tas ir tas, ko tu dari, tas ir tas, ko tu saistīsi savu dzīvi no tā, kas tev patika un padevās. Kā tu par to jūties? Vai tev ir bijis tāds tā kā full circle moments? Ja godīgi, nē. Nē, man nav bijis tāda sajūta, bet tas konkrētais teksts, viņš tas sāpēja ļoti tajā brīdī. Un īstenībā es tagad, atgriežoties pie tēmas par terapiju, saprotu to, ka man par to ir jārunā tagad terapijā. Ka tas ir tāds it kā nevainīgs teksts, kas liekas tāds, bet tas iespiežās atmiņā un tas tālāk dzīvē var rast kaut kādas problēmas tev, vai ne? Kaut kur tā. Jā, katram jau tas ir kaut kas cits, katram tas ir cits teksts. Tavā gadījumā tas bija, tu jau neko vairāk kā bildu uztaisīt Instagramā nemāki. Jā. Bet tas esmu sapratusi to, ka tas nāk no cilvēka nepašpārliecinātības par sevi, un tajā brīdī tu to pats vari nesaprast, bet ar laiku tu iemācies, kas ir kas un kāpēc cilvēki viņi saka kaut kādas lietas, kas ir pa procesiem viņiem, kas notiek, kāpēc gribas kaut ko tādu pateikt, un tad tu vienkārši mācies sevi pielāgot tādām situācijām. Un tas, ka es tagad ar to nodarbojos un pelnu naudu, man liekas vienkārši ļoti, ļoti forši. Man patīk to ļoti darīt, un man liekas, ka man sanāk arī, tā kā tu teici, paldies tev par to. Bet, jā, es vairāk laikam par to tā nedomāju. Man nav mērķis kādam kaut ko pierādīt vai ieriept vai kaut kā tam līdzīgi. Nē. Es vienkārši saliku tos divus punktus, domājot, ka zinu, ka cilvēkiem bērnībā ņirgājās par cilvēkiem, saka, tu tur tāds tievs, esi garš tievs, tā kā savs vairs tur sērkociņš. Cilvēks beigās kļūst par modeli, veiksmīgu modeli, vai tu tur esi nūģis, tur grāmatārps vai vienalga, un tad cilvēki ir, nezinu, zinātnieki vai kaut kā. Tas, par ko tevi aprunā, tu to paņem, pagriez pilnīgi otrādāk, tas ir tā kā tas tavs strumpis un tavs pluspunkts. Un man liekas, ļoti forši par tevi, ka tiešām tu to dari, tu ar to pelni, tev tas nenormāli labi sanāk. Tāpēc, kad tu esi ļoti daudzus gadus to izkopus, šo Instagram bilžu arodu, kas nav vienkārši tā. Pamēģiniet jūs kāds influencēt vienkārši no nulles, sāciet likt bildes, uztais bildi, tipa, vai viņi būs tā kā Laurai bilde vai nebūs. Visticamāk, ka nebūs. Ne. Un vispār tas man vēl atsita uz to vārdu ietekmelis, kā Latvijā mēdījos ļoti patīk izmantot vārdu ietekmelis, ietekmelē, un ja kādu laiku es, piemēram, kautrējos no tā vārda, kad es jau neesmu influencer, es esmu televīzijas šovu vadītāja vai YouTuber vai jebko, lai nebūtu jāsaka influencer. Vairākus gadus izmantoju terminu sociālā tīkla satura veidotājs. Vienkārši, lai nav jāsaka vārds influencers, jo man bija tāds biedz iedzīts tieši no sabiedrības par to. Tagad man liekas, es esmu influencer. Es esmu influencer. Man tas liekas tik forši. Un visi cilvēki, kas saka ietekmelis, man liekas, tu esi vienkārši greizsirdīgs, kaut kāds skaudīgs cilvēks, nelaimīgs boomers. Es tādu vārdu vispār neizmantoju, ja godīgi. To vārdu izmanto tikai un vienīgi žurnālisti Latvijā. Man liekas, ka neviens cits baigi nē. Žurnālisti arī, ar ko tev ir bijusi saskarsme, es domāju, ka ne tā labākā. Es pat īsumā gribētu zināt, tā var pavāvaļot, cik daudz klikšķus tu esi tiem žurnālistiem uztaisījusi, un vai ir kāds, uz ko vairāk klikšķināja nekā tad, kad bija tavas bildes un kaut kāds apraksts. Man tas liekas tik interesanti. Kā tur? Jo tu esi pieņem ļoti daudz teikusi nē intervijām, vai ne? Jā, kopumā visu laiku. Visu laiku tu saki tā kā nē, un man paigas prieks, ka atnāc pie manis. Paldies, jo es negribu, es negribu neko ļaunu, mans mērķis nav kaut kā
iegriezt tev, izvilkt kaut ko no tevis. Man liekas tā vecmodīgi un neforši, un ar to, lai nodarbojās žurnālists, kas sauc par ietekmeļiem, citus cilvēkus, kuriem vienkārši ir profesija, ko viņi nesaprot. Nevis, jā. Tā kā man vispār liekas, ka influenceris tas tāds reāli labākais darbs. Es tieši vispār domāju, reāli, atgriežoties pie Amerikas, tad, kad es dzīvoju, es atbraucu uz jaunu pilsētu, es nezinu, kur kas ir. Es meklēju tās pilsētas influencerus, lai redzētu, uz kurieni aiziet, kur man nagus taisīt, kur man paēst garšīgi. Mēs ļoti daudz, man liekas, mūsdienās ietekmējamies tiešām no cilvēkiem, kas ar to nodarbojas. Jā, pirmā lieta, tu atver TikTok vaļā, tu skaties. Jā. Tā kā Kas What to do in Dallas, jā, piemēram. Reāli. Un tad es saprotu to, ka tas ir arī tas, ko es daru. Tas ir tas, ko es daru. Man tāds prieks ir saņemt ziņas no savām sekotājām, piemēram, ka viņas man prasa, kur tu pirki šo un kur tu taisīji šo. Un ka es varu būt cilvēks, kas iedvesmo un palīdz citiem. Bet tā ir, jo es zinu, es daudz komplimentus tev saku, bet man patīk viesi, ko es aicinu ciemos, ok? Tu esi man tā iedvesmojis. Tā kā man vajadzēja tikt pāri pašai saviem kaut kādiem aizspriedumiem par to, kāpēc man ir sliktāk nekā citiem, kaut kā tam tikt pāri un saprast, ka īstenībā visa mana dzīve ir tikai tas, kas man ir galvā. Un to var izmainīt šitā. Un es sāku uz tevi skatīties kā uz tādu iedvesmu savotu, kā tu sev kopi, kā tu sev pasniedz, kā tev ir tas, ko tu man stāstīji, you know me, but you don't, vai ne, tas mindsets. Tas, man liekas, ir tik tā forši un iedvesmojoši, un tu iedvesmo vairākas meitenes. Es pat esmu redzējusi, ir pāris piemēri, kas tiešām tā kā uzsāk tādu tavu komunikāciju, kā tev ir bijusi gadiem ilga komunikācija savā auditoriju. Tāda vairs nav tikai Laurai Vizlai. Tāda ir tur un tur un tur. Tā kā arī jau ir paplatusies. Ir tas, tā iedvesma ir notikusi, tas influencējis cilvēks. Un runājot par skaistumu, jo man liekas, ka tā ir tava niša. Vai tu vairāk redzi sev kā modes meiteni vai kā beauty girl? Kā fashion vai beauty? Es laikam no pabišķiņam no abiem. Okay. Jo man liekas, ka tev ir tieši tie beauty un, tu zini, skaistuma hekus un tur tās sarkanās lampas. Un tu esi tas cilvēks, kurš ir visu dabūjis izmēģināt pa lielam. Tu esi pamēģinājis tiešām visu, kas ir aktuāls. Un pie kā vēl labāk vērsties, lai uzzinātu, kas strādā un kas nē. Tāpēc es gaidu, ka tev būs tie Trust Me series, par ko mēs runājām, jo tu ik pa laikam, kad tu kaut ko ieliec, tad tu hashtag tur Trust Me. Man liekas, ka tev vajag vairāk uz to spiest, jo meitenes klausīsies. Jā, es mēģinu atrast tagad kaut kādu tādu labu veidu, kā man pašai patīk, kā es varu nodot, jo, es tāpat turpinu to un lieku storijas un nodot to, ko es gribu nodot, bet es gribu atrast kaut kādu veidu, kā es varu tā. Bet plāno runāt? Vajadzētu. Es rekur jau runāju. Redzēt, viņa runā, viņa māk. Varbūt pēc šī tev paliks vieglāk. Jā, īstenībā tāpēc arī tas man ir tāds, viss. Es metu sev iekšā šajā un ir jābeidz baidīties. Jā. Bet jā, runājot par beauty un visām sarkanajām lampām, es tieši aizdomājos par to, ka tas ir vienkārši kaut kas, kas mani nenormāli iedvesmo. Man nenormāli patīk darīt kaut ko, kas man palīdz, kas var palīdzēt man labi izskatīties, labi justies. Un tāpēc es esmu tik nenormāli iedegusies par to, nodot to tālāk. Teikt cilvēkiem, man uzrakst, ko tā sarkanā lampa dara. Un tad man liekas, reku, tas un tas. Un, jā, tāpēc tas arī nāk no sirds, un man patīk ar to dalīties ļoti. Tādām lietiņām, ko es tur ņemos mājās savā nodabā. Kāda ir sajūta būt Laurai Vizlai? Tu piecelies no rīta, tu esi Laura Vizla, tu atver skapi, tur vienkārši. Tur ir bardaks tagad. Tev ir kaut kādas dienas, kad piecelies un tev tāds, nav ko vilkt. Nē, ja godīgi, es tā vēl nejūtos, tā kā tu man tagad man izsaki komplimentus un tā
es dodos tajā ceļā, lai es tā labi justos par sevi. Es negribu izklausīties kaut kādu ļoti, ļoti sagrozījusies, tā nav, bet es vienkārši esmu tādā sevis iepazīšanas, apzināšanās ceļā. Jā, man ir 25, ko tu parasti saka, kad 25. Sliktākais vecums ever. Tā parasti saka, man liekas. Man tieši likās, ka labs vecums, tad tev kaut kas tur notiek galvā tajā vecumā. Jā, attīstās pilnībā. Jā. Tad man tā liekas, super, maucam. bet jā, es esmu tādā sevis atrašanas posmā un jā, kā es no rīta ceļos. Nav tā, ka putniņi dzied, pienes kleiti, tev uzvelk. Varbūt tā notiksies, tāpēc, ka man ir mans mana rīta rutīna, ko es pildu katru rītu, un varbūt tur tie putniņi arī parādīsies kaut kur. Nu, ja ne putniņi, tas Soņa. Soņa pienesīs čību. Tas ir tik smieklīgi. Nē, bet tas ir smieklīgi, ka man ir mana rīta rutīna, un Soņai arī ir sava rīta rutīna. Es kaut kam stāstīšu to, jo... Man liekas, storijā tev bija, storijā. Kad tu piecelies, un Soņa vienmēr pieceļās tikai pēc tam, kad tu kafiju uztaisīsi. Bet tā tiešām ir. Un katru rītu, es varētu tiešām katru rītu taisīt vienu un to pašu video, jo tā ir, es pieceļos, es aizēju uz virtuvi, es uztaisu vai nu savu Himalaju sāls un citronu dzērienu, vai kurkumu un ingveru, nu vienalga, ko es tur no rīta esmu izdomājis dzert. Es uztaisu, nāku atpakaļ uz dīvānu, lasīšu grāmatu, un tikai tajā brīdī, kad es esmu apsēdusies dīvānā, viņi iznāk no istabas. Katru rītu viens un tas pats. Un es liekas, tik mīļas meitenes. Viņa tev meita vai tev draudzene vairāk? Viņa mans bērniņš, jā. Tavs bērniņš, jā. Noslēdzot podkāstu epizodi, lēnām ejot uz beigām, kādi ir tavi sapņi, plāni tuvākai, tālākai nākotnē? Man liekas, es esmu uzņēmusi tādu veselīgu ritmiņu, dodoties savās influencer gaitās un tam līdzīgi. Un es gribu turpināt vienkārši doties savā ceļā, skatīties, kas nāks, ko man dos, kas būs mani pārbaudījumi un sasniegumi. Bet jā, es sapņoju vienkārši turpināt darīt. Man ļoti patīk tas, ko es tagad daru. Un es gribu vienkārši augt un attīstīties šajā jomā. Bet komunikācija latviešu, angļu valodā? Tā ir ļoti sāpīga tēma. Jo zini, kā ir tā, ka man ir lielākā daļa sekotāju latviešu, bet man ir arī ļoti daudz sekotāju, kas nav latvieši. Un tad es visu laiku mēģinu saprast, mēģinu atrast to vidusceļu, kā man ar visiem kopā komunicēt. Jo, protams, ir lietas, ko man gribētos labāk pastāstīt latviski, bet man ir lietas, ko man gribētos labāk pastāstīt angliski, lai visi var saprast. Runāt, protams, man ir vieglāk latviešu valodā. Bet tas man patīk, ka es pagaidām esmu uztaisījis to, ka es rakstu angliski un ka visi var saprast. Bet vai es runāšu angliski, es nezinu. Nu, jāskatās. Jo, sekotāji, kas tev tagad ir, bet vēl jau var runāt par sekotājiem, kas tev vēl nav. Jā. Personīgi no savas pieredzes tagad esmu sapratusi to, ka vajadzēja uzreiz sākt angliski un viss būtu noticies tāpat, ja tu esi tādā savā ceļā šobrīd krustcelēs, nesaproti angliski vai latviski un ko tev darīt ar sevi. Māc uzreiz angliski, goda vārds. Tādāk būs tā kā man reāli tagad 27 gadi. Man liekas, es visu sasniegusi Latvijā, tad ko tagad? Bet kāpēc tu nevari? Tu jau vari runāt angliski arī tagad. Domāju, ka tev nesapratu. Jā, nē, es varu. Es arī to pašu daru. Es miksēju, bet reizēm tā kā latviski ir vieglāk būt smieklīgam un angliski ir vieglāk būt cool. Zini? Un tā kā es meklēju starp tām divām. Es tieši redzēju vienu TikTok, kur bija tas, meitene saka, cik žēl, ka mani ārzemju draugi nezin, cik smieklīgi es esmu, jo viņi nesaprot manā valodā. Jā, tā kā... Jo, piemēram, tu arī redzēji, ka jau iepriekšējo epizodu ar Terēzi, un redzēji, kā Terēzē, piemēram, tie visi sponsori, ārvalstu. Jā. Tev arī gribētos uz to tirgu? Jā, man ir pierakstīti zīmoli, ar ko es sapņoju strādāt, un tad es saprotu, tur ir jākomunicē angliski, lai tur nonāktu. Tu žurnālo? Jā.
Jā? Jā. Tas mēģinās uz žurnālu. Jā, es pierakstu daudz. Es katru vakaru savu rakstu. Tas arī ietilpst manā rutīnā. Tas man arī jāsaņemās. Es ļoti iesaku visiem. Tiešām tas man ir. Tas ir. Es jau sen īstenībā sev pierakstu, bet kaut kā vienmēr, nezinu, kaut kā tu vienu dienu atliec, otru dienu atliec, un tu jau aizmirsti sev pierakstīt. Un es nesen tieši draudzenei teicu to, ka tam nav jābūt kaut kam tādam, ka tev tur obligāti jāraksta, kas notika šodien. Tā tu vari kaut vai vienu teikumu tajā vakarā ierakstīt, vai no rīta, vai vienalga, kad tu gribi rakstīt. Bet man tas ir ļoti palīdzējis. Tas ir arī tāds laiks pašam ar sevi. Un man ļoti patīk žurnālot. Es tādu vārdu nezināju. Es vienkārši pārtulkoju latviski, jo es esmu latviski smieklīgāka. Nu labi. Es domāju, ka mēs varam noslēgt mūsu Meidīt otro epizodi ar brīnišķīgo viesi. Laura Vizlu, es ceru, ka Laurai izdevās iepazīstināt ar sevi un savu stāstu un savu personību un raksturu, un ka tagad tu esi pazīstamāka cilvēkam, jo iepriekš ir tā, ka ja tu komunicē tikai ar bildēm, tad ir grūti uzķert, piemēram, nezinu, kā tev balss skan vai kāds tevs tā kā runas stils un tā. Tā kā es ceru, ka ir sanācis mazliet iepazīties arī ar Lauru. Paldies tev, ka atnāci uz savu pirmo interviju ever, pirmo podcastu, pirmo runājošo aktivitāti pie kamerām. Tieši ir manis ļoti, ļoti novērtēji. Paldies, ka tu man uzaicināji, un tu esi lieliski, un es tev gribēju pateikt to, ka man ir ļoti, ļoti liels prieks, ka mēs esam iepazinušās. Paldies! Paldies, ka skatījāties, un tiekamies nākamajā epizodē. Atā!